Tātad iziesim ātri cauri 3 pārdošanas veidiem. Ja? Tātad tas tipiskais ir tas boiler room selling, kas ir tas, ko jūs redzat, teiksim, tajā Wolf of Wall Street. Ja? Super high pressure, tur runā tikai par sevi, tur tikai spied to produktu, tev vajadzētu pirkt. Tātad tu klientam stāsti, kāpēc viņam vajadzētu pirkt. Ja? Netiek izveidot nekāda uzticība un, teiksim, ļoti tāds augstspiediena katls. Ja? Šajā metodē ir vismazākās iespējas pārdot. Var pārdot, protams, viss strādā, bet ir vismazākās iespējas vienkārši. Ja? Konsultatīvā pārdošana, tu uzdod varbūt nedaudz vairāk jautājumus klientam, ja? Tur pāris 16 jautājumu, tur un loģisks atbildes. Vienalga, tas lielākais fokus ir vienalga uz tiem. Ja? Un tad tas trešais veids ir, teiksim, tas jaunais pārdošanas modelis tā saucamais, kurā viss fokus ir uz klientu, kurā tu uzdod jautājumus un ļauj klientam pašam saprast, ka viņam ir problēma. Ja? Jo, ja klients neizmals to pats caur sevi, ja viņš pats to nepateiks, tad viņš nesapratīs, ka ir problēma. Ja jūs pateiksiet, jums ir problēma, jums vajag to TikTok, ja? Tam nebūs tāda efekta, ka jūs viņam uzdosiet pareizos jautājumus, lai viņš pats saprot, jā, nu man laikam vajadzētu to TikTok. Ja? Jo jūsu vārds, viņam ir pa viena aus iekšā, pa otru aus ārā. Savukārt, ja viņš pats nonāk pie tiem secinājumiem, tad tas būs kaut kas pavisam cits. Tad tas ir tas mūsu uzdevums tajā tikšanā, ko mēs darām. Mēs uzdodam tos jautājumus tā, lai viņš saprot, ka viņam tiešām to vajadzētu.